Sveiki visiem! Šodien Parodu laimīgas studijā ļoti interesanta tēma cilvēkiem, kas vēlās ieguldīt nekustamajā īpašumā. Parunāsim par ROI procentu. Kas ir ROI procents? Droši vien daudz no jums jau zina, varbūt kāds nezina. Tas ir procents, ko jūs nopelnat gada laikā no savas pirmotnē un tas sākotnējās investīcijas. Paskatīsimies, kuras tad Latvijas pilsētas ir visizdevīgākās, kurās investēt nekustamajā īpašumā. Un pēc manas pieredzes tie vienmēr ir divi starp dzīvokļi, kas ir ļoti pieprasīti un ļoti viegli izīrējami. Un vienmēr ar attiecīgi ļoti augstu tādu salīdzinoši augstu īres maksu mēnesī. Tā kā skatīsimies, kuras ir izdevīgākās pilsētas pēc ROI procenta visā Latvijā. Turpinām skatīties. Pirmā pilsēta Saldus. Skatāmies Saldu, kāds ir ROI procents. Es paņēmu 3 dzīvokļus, kas ir ļoti viegli izīrējami par 250 eiro saldu, jau labā stāvoklī, tādā, ka cilvēks var iet iekšā, jau dzīvot, respektīvi tas ienieks jūsu. Viens dzīvoklīds tikko reģistrēts bija 33 500, vēl viens 33 000 un vēl viens bija 36 000. Paņemsim, ko te 34 000 ir vidējā iegādes cena tādam dzīvoklim saldu 2 stabniekam, kur jau viss ir, visas mēbeles, vai arī nav mēbeles, bet ir tiešām labā stāvoklī, ka tur jau ir ok, var iet iekšā dzīvot. Gadā mēs no viņa ieņemtu 3000 eiro, sadalīsim ar to iegādes cenu 8,82%. 8,82% saldu.